baltā vēža izplatīšanas nolūkos ķeramies tālāk pie nākamās virsbūves daļas. Slīpējam ārā šo te iepriekšējo ielāpu, kurš ir pa virsu visam uzbliezts virsū, klāpējam, fleksējam, viņu nost, un šādi jau pavarās skats, kad viņu noņem. Protams, ka zem viņa jau bija izveidojusies rūsa, tā kā mēs laicīgi visu šeit risinam. Šo te fragmentu mēs izgriezīsim ārā no donora virsbūves, kurš arī ir nedaudz aprūsējis, taču oriģinālā reliefā bez savrūsējuma pazīmēm. Lūk, kur mums viņš ir. Mēs viņu aturbjam vaļā pa detaļām, lai varētu pilnībā visu no visām pusēm ar smilšu strūklu iztīrīt, nostrūklot un panākt perfektu detaļas stāvokli. Šādi jau izskatās aturpta detaļa, kā redzat, rūsas tur, protams, ir diezgan lielos laukumos plankumos, mūsu brūnais sliktais veids. Turpinājumā skatieties, kā šīs te detaļas samēram, piegriežam un metinam iekšā.